izmācījās dārzniekus. Un tad kolhozā viņa strādāja kā dārznieks. Un viņa sastādīja šeit ābeļdārzu kolhozam. Kas sastādīja? Tā pati Velta. Velta? Jā. Velta un uzvārds? Tagad viņai ir Dišlera, kādreiz bija Rugāja jaunībā. Skaidrs. Tad to es neierakstīju pirmīt. Pagaļ viņa lībai meita. Jā, es tik neatceros, vai tie zaķi apskādēja tās ābeles, vai augstums apskādēja. Vienmēr sakot, nedabūja izaugt tie kociņi, lai ražo. Viena tur vēl bija ceļa malā. Jā, te bija lielais lauks, ko pēc tam uztaisīja kolhoz laikā lopu kūtis un ganības. Ka buļļas kopa, ka man sīkie nāca. Vecais ceļš gāja? Vecais ceļš gāja pilnīgi savādāk līkumu tur. Tur tālāk pa gabalu var redzēt, tur tā ābelīte vecā un tur vēl tie koki tāji. Tajā caurtek vēl. Jā. Tur vecais ceļš aizgāja. Šitās kūts jau kolhoz laikā uzstājās? Kolhoz laikā, jā. Pret kalnu, jā? Nē, vēl. Pret kalna. Pret kalna, jā, un tā piespicēja dzimtaru. Dzimtars uztaisīja otru kūtu, šitā pirmā jau bija. Jā, pret kalns. Un tagad, un šogad pavasarī, ziemā praktiski, jā, jeb kad? Tas sniegs laikam palīdzēja. Sniegs, kad bija lielais sniegs ziemā, tad... Jo tas jumts jau ir smags, iznāk plats, liels. Un visjaunāko ēku arī piebeidz. Jā, bet viņa pirms tam bija strādāts arī gaters likts iekšā, un līdz ar to tur kaut kas... Pret kalnu nebija, viņš bija vēlāk. Bet lielo kūti taču bija pretkalnu laikā. Fui, tā mazo kūti. Jā, mazā kūti taču ir, ko vecā ir Šantars, kur strādāja. Jā. Un šito pēc tam... Tā bija, man liekas, otrā kūts, tikai kur vispār pretkalnu laikā uztaisīja fermu tur mazlamiņos un otra teļu kūts. Vairāk jau kūts nebija. Šito kūti, to cita laikā bija. Viļetnieku, ka taisīja. Lielo to gokūti. Gokūti, ne jauloku kūti. Viss nav ko. Kādreiz bija skaistas pļāvas te bija. Jā, ganījās govis. Es vēl pirmos gadus ganīju govi. Kūts bija te, viena grupiņa bija, kur viena grupiņa govs tik ganīja. Tagad te jau ir dīķi. Vienlaika bija te kādreiz pat šitas zivdīķi sacelti. Līdz ar to tās pļaus jau iznītēja. Uztaisīja pa purviem.